Rati, kas ir paredzēti jaundzimušajiem līdz brīdim, kad bērns ir sasniedzis vecumu, kad rati vairs nav nepieciešami. Tūle Urban Glide. Urban Glide 2 modelis, Urban Glide 3 modelis un Urban Glide 4-wheel modelis. Tūle Urban Glide 2 ir vecais modelis, kurš vēl joprojām ir pieejams tirdzniecībā, bet pavisam svaigi, pat palaisti tūles ražošanā ir Urban Glide 4-wheel modelis un Urban Glide 3 modelis. Ar ko tie globāli atšķirās? Galvenās atšķirības tādas, kad 4 modelim ir pielikts 4. ritenis, rati ir ļoti manevrēt spējīgi, ļoti stabili, bet tajā pašā laikā varbūt mēs kaut kur nedaudz zaudējam kompaktumu, atšķirībā no 3 riteņu versijas. Kas ir pienācis klāt? Jauni dizaina elementi, ir uztaisīta jauna, nedaudz ērtāka stāvbremze manā skatījumā nekā tā bija vecajam modelim, kā arī dizaina elementi. Un 4 riteņu modelim ir pienākusi klāta jauna krāsa, kas ir šī te bēšā krāsa. Ratu konfigurācija. Šādi te izskatās rati tad, kad esam jau noņēmuši no zīdaņu kulbiņu. Šādi te izskatās rati, kad mums vēl ir zīdains. Liekam iekšā kulbiņā un mierīgi dodamies ceļā, kā arī šādi te izskatās rati, kad tie ir salocīti, lai mēs tos pārvadātu. Kā arī, ja mašīnas bagažniekā liekas, ka šie rati neietilps, tad ar ļoti ērtu kustību varam noņemt nost riteņus un likt iekšā bagažniekā. Funkcionalitāte. Tūle pozicionē, kad Urban Glide rati ir piemēroti aktīvi dzīvesveida piekritējiem. Bet varu teikt, ka rati ir arī ļoti labi piemēroti pilsētas lietošanai, tāpēc, ka tiem ir lieli riteņi un ir ļoti ērti uzbraukt uz dažādiem uzbrauktuvēm, nobrauktuvēm. Bērns pavisam nedaudz kratās, ja mēs braucam pa nelīdzenu ceļa segumu. Un arī pilsētas lietošanai tie ir ērti. Šeit ir ergonomisks rokturs, kur mēs varam palaist zemāk, pieregulēt pēc vecāka auguma. Šeit ir ļoti forša bremze izdomāta. Šī ir viena no tām lietām, ar ko tūle varbūt ir unikāla. Ja mēs, teiksim, skrienam vai ejam no kāda kalna lejā, tad ir ļoti ērti ratus piebremzēt ar šo te rokturu. Viņš pavisam viegli pagriežās un aizmugurējie riteņi sabloķējās. Šeit ir ļoti ērts pakāpiens, kur bērnam uzlikt kājas, kā arī šis te lietus sargs, saules sargs, kā kuros laika apstākļos viņš savu funkciju pilda. Šeit te ir caurspīdīgs materiāls, un mēs redzam, vai bērns ir ar ceļu apmierināts vai nav apmierināts. Kā arī varam aiztaisīt ciet, ja gadījumā spīd saule, lai viņam nespīd saule acīs. Vai ne? Ļoti ērta atzveltnes regulēšana gadījumā, ja bērns aizmieg. Šeit ir rokturs, ar ko mēs nolaižam bērnu guļas pozīcijā. Un tieši tikpat elementāri varam arī viņu pacelt sēdas pozīcijā. Un no priekšpuses drošības jostas, lai bērns brauciena laikā būtu drošībā. Tūle ir paredzējusi priekšējo riteni novietot taisnā pozīcijā un nofiksēt. Tā, ka pagriešanās mums būs tikai paceļot priekšējo riteni gaisā. Kā arī, ja esam kādā lielveikalā vai šaurākās ielās, varam riteni atbrīvot un rati kļūst ļoti manevrēt spējīgi. Kā arī stāvbremze ar ļoti ērtu kustību nopozicionējam un tikpat ērti varam pacelt atlaist stāvbremzi. Zīdaņu versijas gadījumā ar vienkāršu kustību varam šo te saules sargu vai lietus sargu nolaist, lai ir ērta piekļūšana zīdainim, kā arī šo te pārvalku ļoti vienkārši mums ir attaisīt vaļā. Tad, kad mēs dodamies iekšā savā privātmājā, vai vienalga kur, tad ar ļoti ērtu kustību mēs varam noņemt nost kulbu, šādi te paņemt un rāmi atstāt ārpusē. Lietojot ratus, pavisam noteikti, mums kā vecākiem ir arī jāpaņem līdzi dažādas mantas, un tam tūle ir paredzējusi apakšpusē ērtu bagāžas nodalījumu, kur varam salikt iekšā visu nepieciešamo. Pārvadāšana. Ratu salocīšanu tūle ir uzbūvējusi ļoti vienkārši.
4 riteņu versijā mums pienāk klāt arī priekšējie riteņi, kurus varam noņemt, ja, protams, ir tāda nepieciešamība. Kulbiņu mēs varam uztaisīt vēl plānāku. Šādi biežāk uzdotie jautājumi. Kāds ir ratu standarta aprīkojums, ko mēs iegūstam, kad ratus iegādājamies? Tātad, pērkot Urban Glide 2, 3 vai 4-wheel ratus, mums standarta komplektācijā nāk rati ar rāmi, kas ir jau paredzēts bērnam, kas ir 2, 3 gadu vecumā. Ja mūsu gadījumā mums ir zīdaiņas, tad atceramies, ka kulbiņi ir papildu aprīkojums un kulbu mums ir jāpērk atsevišķi. Vai uz ratiem mums ir iespējams uzstādīt automašīnas sēdeklīti, kurā mēs pārvadājam bērnu? Jā, tūles papildu aprīkojumā ir iespējams nopirkt adapterus, kas mums liekas šajās te vietās, un mēs varam piepirkt adapterus priekš Maxi Cosi, Cybex, Nuna un BeSafe krēsliņiem. Kā arī šī gada laikā tūlē būs pašiem sava bērnu sēdeklīšu līnija, kur mēs arī varēsim uzstādīt bērnu sēdeklīti tūla. Kāds ir ratu svars? Ratu svars Urban Glide 3 gadījumā ir 11,9 kg un 4-wheel gadījumā 13 kg. Kāds ir maksimālais bērna svars, kurš drīkst sēdēt šajos ratos? Maksimālais svars ir 22 kg. Kādās krāsās ir pieejami konkrētie rati? Urban Glide 4-wheel gadījumā mums ir pieejama šī bēšā krāsa, zilā krāsa un melnā krāsa. Urban Glide 3 gadījumā mums ir pieejama melna krāsa, zila krāsa un olīvzaļa krāsa. Vai tūles ratiem ir pieejama aksesuāri? Jā, šeit gan tūle ir kārtīgi padomājusi par ikdienas lietošanu. Mums ir pieejams gan lietus pārvalks, gan moskītas siets, gan šai versijai lietus pārvalks, glāzīšu turētāji, termokrūzu turētāji, priekšējais bamperīts, kas šeit uzliekās virsū, lai mazais var atspērties pret viņu ar kājām. Kā arī augstākām ziemām ir pieejams šis te kombinzons bērnam. Ja arī tu savam mazajam vēlies iegādāties viens no labākajiem ratiem, tad droši brauc pie mums Latgales ielā 349 uz ProRing autocentru. Ratus parādīsim, pastāstīsim par to funkcionalitāti, pastāstīsim, kā salikt, kā izjaukt un kā tos ļoti ērti un patīkami lietot.